Viena no centrālajām talkošanas vietām šogad bija Zaķu salā. Te uzkopšanas darbos piedalījās arī ārvalstu vēstniecību pārstāvji, bet vākt atkritumus zem ūdens palīdzēja ūdenslīdēji un drons. Šī vietā ir ļoti liels piemēslojums un ir liels lietas, kuras mēs gribam pamanīt un noteikti izcelt šodien. Šis aparāts palīdz. Viņam, protams, jācīnās ar straumu, jo šobrīd Hess vaļā un strauma diezgan būtiski. Aizjūt tālāk no krastā, strauma paliek stiprāka. Šogad lielajai talkai tika pieteiktas 1138 vietas, no kurām gandrīz pusē bija labi iekārtotas.